Tā kā pasapņot mēs varam, varbūt, ka Mitsubishi saņemās, uztaisa normālu evolūciju, atgriežas rallijā un viss priecīgi. 9, tu domā? Tās mums vēl brauc vēl aizvien Latvijā pa priekšu, ja nu kas 20-gadīgs mašīnas. Tās arī tagad jaunas varētu pa 36, 37 tūkstoši likt veikalā un pazust. Mierīgi. Nu, kāpēc mums arī patīk parunāt par evolūcijām? Matīsam ir bijušas neskaitāmas noteikti evolūcijas. Man ir bijusi viena, bet tāda sirsniņai ļoti tuvu mašīnu. Negribētos, lai viņi izkropļo. Es domāju, ka konceptuāli, principā, jebkurš gribētu, lai viņi atgriežas. Visi teiks jā. Bet tas ir viens, jo laiki ir mainījušies arī, un tu arī negribi, lai viņi atgriežas kā kaut kāds, 2,5 tonnas smags crossovers vai kaut kas tam līdzīgs. Eclipse Cross. Jā, Eclipse Cross vispār ir liels piemērs, kāpēc nevajag tā darīt. Līdz ar to, labi. Ir jau citi kretīni, Ford Capri un tā. Ir daudz piemēru, un to maz jau īsmā ir, kaut kāds Ioniq 5N varbūt ir elektrisks automobils, kas labi brauc, ko atzīst arī Porsche. Vai tam vajag evolūcijas vārdus? Tas ir pavisam cits jautājums, jo tā kā, varbūt būtu forši, bet es nezinu. Iespējamība maza, bet būtu forši. Jebkurā gadījumā es ticu, ka mums katru gadu parādīsies atkal jauns Lancer Evolution renders kaut kur. Un tā mēs iespējams līdz pensijai arī nodzīvosim ar katru gadu pa jaunam Evo renderim.